Liepājas pilsētas 10. VSK 8. C klases zvaigžņu klase, 1. kārta, 1. daļa. Mēs karsējam kālie chlorātu un mengānu, lai iegūtu skābekli. Priekš tā mums vajadzīgas 3 kolbiņas piepildītas ar ūdeni. Jūs varat redzēt, ka uz ūdens virsmas nāk nelieli burbulīši. Tas nozīmē, ka mēs iegūstam skābekli. Viena kolba ir jau piepildīta ar skābekli. To mēs noliekam malā. Otra kolba gandrīz arī gatava. To mēs noliekam arī malā. Varam sākt arī otro daļu. Lai pārbaudītu, vai kolbās ir skābeklis, mēs paņemam sērkociņu, aizdzinam to un nodzēšam un ieliekam iekšā kolbā. Ja tā atkal aizdegās, tas nozīmē, ka iekšā ir skābeklis. Laiks trešajai daļai. Trešā daļā mēs paņēmām nedaudz sēra un sākām kārsēt to līdz tādai temperatūrai, lai viņš kārtīgi uzsildītos. Mēs gribam pārbaudīt, vai notiks reakcija. Ja ieliek sēru skābeklī, tad sanāk zila gaismiņa. Jā, sanāca zila gaismiņa, jūs to varat redzēt. Paldies par uzmanību!